moderniem kompozītu materiāliem, no kuriem mēs varam iegūt vieglākus transporta līdzekļus. Un tas, protams, viss padara šo elektrotransportu par nākotnē iespējams stipri pielietot. Ko tad mēs darām īstenībā ar saviem transporta līdzekļiem? Braucot katru dienu no Jelgavas, no Siguldas, no Jūrmalas vienatnē, savā 3-litrīgajā džipā vai kādā citā nebūtu, varbūt arī mazlitrīgā mašīna. Tas ir tas, kas paliek aiz mums, tie kilogrami CO2, ko mēs izmetam gaisā. Jautājums zālē, vai tas Latvijai ir svarīgi šodien? Mīļie, mēs taču pa enerģiju. Priekš pasaules ne. Priekš pasaules ne, priekš Latvijas. Vai ne? Ir citi viedokļi? Kāpēc mēs visi runājam par to, ka CO2 izmest ir slikti? Tā ir puķi savu. Tautā runā kaut kur, ka CO2 izmest ir slikti, vai ne? Koki ātrāk aug, vai ne? Nav jau tik slikti, ka viņi ātrāk aug, vai ne? Nu ja, tas, ko es gribu teikt, transports un izmeši un daudzas lietas, par ko mēs runājam, kāpēc mums ir jāmaina savu paradumu, bieži vien ir mītu balstīti. Tāpēc arī savā uzrunā tālāk es mēģināšu varbūt ieviest dažus skaidrojumus un nemēģināšu varbūt uzlikt tos akcentus tur, kur visi to dara, bet varbūt mēģināšu viest tādu aizdomāšanās procesu uz lietām, par kurām varbūt mēs nemaz tik bieži nerunājam. Rainis bija dišs cilvēks, un viņš teica, ka pastāvēs tas, kurš pārmainīsies, vai ne? Un transportā droši vien ir tāpatās. Pastāvēs tas, kurš pārmainīsies, gan no lietotāja, gan no ražotāja viedokļa. Ja mēs esam pēdējos 100 un vairāk gadus lietojuši iekšdedzi, tad iespējams nākotnes transports un to pierāda kompānijas Teslas panākumu šobrīd. Elektrotransports ir tas, kas iespējams aizstās pilnvērtīgi iekšdedzes dzinējus nākotnē. Kāpēc tad viņš to darīs? Tas ir tas būtiskākais, uz ko es gribētu pievērst jūsu uzmanību, un tajā skaitā arī kontekstā Latvija. Un Latvija un iekšdedzes dzinējus, kā mēs zinām, dzen uz priekšu benzīns vai dīzels. Būtisks aspekts ir tas, ka Latvijā mēs cik dziļi arī neurpsim pie dīzeļa un pareizāk sakot, pie naftas mēs tā arī netiksim. Nu, ja nu vienīgi tehnoloģijas neies ļoti uz priekšu intensīvi urpšanas tehnoloģijas. Par gāzi droši vien arī mēs varam runāt, ka kaut kur dziļi mūsu iežos apakšā arī ir iespējami viņi, bet arī nezinu, vai mūsu budžeta ietvaros pastāvēs un būs iespējams šo gāzi iegūt. Tāpēc elektro, kas šodien jau tiek ražots Daugavas Hesos, elektro, kas šodien jau tiek ražots saules baterijās, kuras jau ir uzstādīts uz māju jumtiem, elektro, kas tiek ražots vējģeneratoros, kas šobrīd jau darbojās, acīm redzot, ir viens risinājums, kas ir jāizmanto labāk. Un man ļoti patika kolēģi no Tehniskās universitātes prezentācija, kurā viņš teica, mums nav jāmēģina tērēt vairāk, mums ir jādomā, kā to, ko mēs esam jau saražojuši, iztērēt efektīvāk. Un elektromašīna ar saviem dzinēju efektivitātes 85% pret iekšdedzes dzinēju 35% droši vien ir viens ļoti uzskatāms arguments, kāpēc elektrotransports nākotnē būs arvien vairāk un vairāk izmantots. Protams, mēs varam runāt, ka CO2 neizmet elektro darbības laikā tajā vietā. Cik tiek izmest saražojot pašu transportu un cik tiek izmest saražojot elektrību, katrā vietā, katrā valstī tas, protams, ir dažādi, bet tas ir CO2 izmešs tajā brīdī notiek. Elektrību ir iespējams saražot no atjaunojumiem resursiem, neapstrīdami. Distance, ko veids šobrīd jau elektroautomašīnas, un tā nav eksotika vai laboratorija, tas ir no 100 līdz 500 km. Ja runājam par 500 km, tad atgriezīšos pie tās pašas Teslas, kas šobrīd arī Aļaskā ir pārbaudījis savas mašīnas, kur attiecīgi akumulātora tehnoloģijas nodrošina šo attālumu. Uzpildes laiks 30 minūtes. Protams, mēs varam pildīt, un to es arī vēlāk stāstīšu saudzīgākā režīmā ilgākā laika periodā. Nu jā, un kas pats būtiskākais, mīļie, tas ir 1,5 cm kilometru. Pretstatā iekšdedzes dzinējiem, kas ir 8,5 cm uz kilometru. Tas ir, protams, ieskaitot iekšā visu kaut ko, ne tikai degvielu. Tad te dažs punkts, kurš der aizdomāties cilvēkiem, kuri saka, elektromašīna, tas ir dārgi. Nu, tas, kas Latvijā tagad vairāk izskanēs, ko mēs arī speciāli paņēmām, Nissan Leafs.
tāds šķietami pirmais autiņš, kas aizvietos mūsu ikdienas transporta līdzekli. Cik te viņš maksā? Šausmīgi daudz, 40,000 drīzāk. Kurš to var atļauties? Mašīna tagad maksā 8,000, 12,000 jaunu, vai ne? Šajos grafikos mēs mēģinājām paskatīties, ko šis autiņš maksās sava mūža laikā. Ieskaitot gan apkops, kas ar citu elektromašīnām būs mazāk, jo katrs mašīna vidēji aptuveni pa 450 kustīgām detaļām ir mazāk elektromašīnās nekā iekšzemes mašīnās. Tieši šī motora tehnoloģija atšķirība dēļ. Elektrība maksā ievērojami mazāk nekā degviela, protams. Un atgriežoties atkal pie Latvijas, ko es gribu uzsvērt, ka elektrību mēs vienmēr Latvijā varēsim saražot. Un caur šo saražotu elektrību mēs būsim neatkarīgi no tā, ko zēni tuvākos vai tālākos austrumos savā starpā spēj vai nespēj sadalīt. Ejam tālāk par izmaksām. Ja? Runājot par tendencēm šajās izmaksās. Vai šajā zālē ir kāds, kurš man varētu apgalvot, ka naftas cena kritīsies? Nākošos 10 gados. Ozolīkungs. Var notikt tā. Es tieši par to gribēju. Bet cik būtisks jūsuprāt? Tas galvenais apsvērums, ka naftas cenā var izmainīties 20% plus vai mīnus 5 minūšu laikā. Okay. Bet neviens nevar pateikt, kāda būs. Vienīgi skaidrs, ka viņi nebūs lēta. Vai ne? Nu jā. Kā arī $80, tas var nav lēta. Tieši tā. Te ir tas būtiskais aspekts. Un ja mēs tomēr šim punktam, kas allaži ir bijis vēsturē, naftas cena var iet uz augšu, iet uz leju, atkarīgs no politikām, kariem, tiem šiem, mēs saprotam vienu. Viņa pēdējos gados konsekventi ir gājusi tikai uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu. Un ir jautājums, vai aizparīt viņa turpinās to pašu ceļu, vai tas būs kaut kas cits. Ja mēs paskatāmies uz elektrības cenu, ko tad tā ir darījusi? Viņa arī iet uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu. Un te mums atkal parādās jautājums par efektivitāti. Ja mēs varam braukt ar 85% efektīvu mašīnu vai 45% efektīvu mašīnu, tad te arī ir atbilde, ar kādu mašīnu iespējams mums nākotnē Latvijā zaļās ekonomikas ietvaros vajadzētu mēģināt braukt. Otrs būtisks aspekts, kas ir, un te jāsaka, droši vien es spekulēšu mazliet ar faktiem, spekulēšu ar mūsu sadarbības partneriem no IBM un Teslas, kuri šobrīd ļoti apgalvo faktu litija bateriju tehnoloģijām. Ir 2 paudses uz priekšu izdomātas, un litija bateriju cenas kritīsies, un viņu veiktspēja celsies. Kas savukārt man liek domāt, kopējās izmaksas izmantojot elektrotransportu kritīsies. Braucam tālāk. Kas galu galā vispār ir svarīgi, un man tieši šeit brīdī liekas atmiņas no padomju armijas visprecīzākās. Mums, runājot par transportu, vajadzētu iemācīties neēst visu ar karoti. Armijā bija tā, iedeva tev zupu, ēda karoti, iedeva tev kotleti, to arī ēda karoti, bija makaroni pa flotski, arī ēdama karoti. Transports, moderna mobilitāte paredz to, ka mēs savā pilsētas centrā iespējams ejam ar kājām vairāk, izmantojam sabiedrisko transportu, izmantojam velosipēdus, izmantojam elektrovelosipēdus. Vienu eksemplāru jūs varat redzēt arī kafijas pauzē. Visus interesantus uzaicināšu arī pēc pasākuma izbraukt ārā. Tie tiks ražots Latvijā, starp citu, no nākošā gada otrās puses. Skatoties lielākas distances, mēs varam redzēt to, ka tātad parādās pielietojums elektrotransportam. Nissan Leafs joprojām var aizbraukt 160 km, pasē rakstīts lielāks, bet praksa Latvijā ir aptuveni tāda, un viņi drusku kritīsies, tas nobrauktais rādījus. Tas nozīmē, ka tas nav transports, kuru mēs pielietosim tāpat kā iekšzemes dzinēju mašīnu. Tas nozīmē, ka mainīsies paradigma, kā mēs lietojam savas mašīnas. Mēs esam daudz dzirdējuši Eiropā ir car sharing sistēmas un viss kaut kas cits. Cilvēks lēnā garā atbrīvojās no savas personīgās automašīnas. Viņam nav vairs garažā 25 auto katram dzīves gadījumā. Viņam ir telefonā 25 QR kodi, kurus viņš skanē pēc vajadzības un lieto to, ko viņam vajag. Brauc uz mežu pēc malkas, brauc ar šērētu džipu, brauc pie Omes uz Liepāju, brauc ar to mašīnu, braukāju pa pilsētu, brauc ar citu mašīnu. Protams, iekšzemes dzinējs, ko es gribu uzsvērt, te nav runa par to, ka iekšzemes dzinēji kaut kur pazudīs. Viņi būs, ir apstākļi, ir uzdevumi, kuri joprojām būs jāpilda tikai un vienīgi iekšzemes dzinēji.
Bet nākotnē to īpatsvars transporta sistēmā samazināsies. To ir būtiski saprast. Ja runājam par auto, tad kas ir tie labākie stereotipi? Man patīk Mārtiņa prezentācija par stereotipiem. Es domāju, ja es būtu uzrakstījis te stereotipus par elektrotransportu, tad man viena prezentācija uz to vien aiziet. Maziņš izskatās pēc NLO, var nobraukt 60 km ar ātrumu ne lielāku par 40 km/h, jālādē pie katra staba un tā tālāk un tā tālāk. Tas, ko es jums gribu teikt, tā vienkāršā patiesība ir tāda, ka mašīnas mēs lādēsim nākotnē un lietosim lielā mērā tāpatās kā savus mobīlos telefonus šodien. Vai mums kādam rodas problēma savu Nokia vai savu Apple uzlikt uz pa nakti lādēties? Vai kāds jūt izteikti diskomfortu? Tu jūti diskomfortu no tā, ka tu pa nakti lādē savu telefonu? Nē. Bet ja aizmirst, tad gan ir slikti. Tad gan ir slikti. Bet tad uzlādējam, vai ne? Pa dienu, darbā. Kāpēc ne? Varbūt. Ok. Ar mašīnām būs tas pats. Mēs mašīnas lādēsim pa nakti darbā. Ja mēs to būsim aizmirsuši izdarīt, tad mēs to darīsim ātrās uzpildes stacijās pusstundas laikā. Un galu galā darba devēji kļūs elektrotransportam draudzīgāki. Un brīdī, kad tu atbrauc uz savu darbu, uz savu, daudzstāvu garažu vai pie biroja vienkārši noliec savu mašīnu, tev būs iespēja savu elektromašīnu tur uzlādēt. Un mēs to darīsim netraucēti, nejūtot no tā nekādu milzīgu diskomfortu. Šobrīd, protams, tas mums liekas liels bubulis, jo kā tad tas būs, vai es tur varēšu piespraust, vai nevarēšu piespraust un tā tālāk. Ja mēs skatāmies par ilgtermiņu, tad tas, ko es gribētu uzsvērt, ir tas par tām baterijām, kas ir vēl viens mīts, ko vienmēr saka, tas Nissan Leafs būs tik dārgs. Un tad, kad es ar viņu būšu 5 gadu nobraucis, tad īstenībā man tā Nissan Leafa vērtība būs 0, jo tā baterija būs nolietojusies. Un Dievs nedod, tā baterija būs nolietojusies vēl ātrāk. Nu, te, draugi mīļie, es gribu teikt, tās litija polimēra tehnoloģijas un litija tehnoloģijas, kas tiek izmantotas Nissan Leafā un modernākās elektrotransporta līdzekļos. Tur dzīves cikls aptuveni ir paredzēts uz, teiksim tā, 10-15 gadiem līdz tam brīdim, kad viņš tik aizies uz pārstrādi. Un būtiski ir saprast to, ka mašīnā viņš kalpos to laiku, kamēr viņa vērtība būs līdz 75%, jau līdz viņa kapacitāti. Tad autopiegādātājs jums šo bateriju ar prieku paņems nost un ieliks citu akumulātoru vietā, jo šim ražotājiem būs pilnīgi skaidrs, kur viņš šo akumulātoru pielietos tālāk. Viņš viņu pielietos enerģijas krāšanai. Krāšanai, kas tiek saražota kaut kur no vēja, enerģijas krāšanai, kas tiek saražota kaut kur no saules. Zīleskungs sākumā minēja, tīkliem būs problēmas, tādas, šādas, jaudas, lielākas, mazākas, pārvades problēmas un tā tālāk. Problēma ir tikai viena, mīļie. Mēs neesam līdz šai dienai iemācījušies kvalitatīvi uzkrāt elektroenerģiju, šo uzkrāto enerģiju pielietot savā biznesā. Mēs visi saprotam 220 volti, skaidrs gludeklis, kompjūters, lielgabals, jebkas, viss slēdās par 220 voltiem. Mīļie draugi, tā ir vēsture. Tas, ar ko mēs nākotnē strādāsim, ir vājstrādes, speciāli dažādas ierīces, kuras darbinās mūsu māju nebaros vis 220, bet varbūt 3 dažādas spriegumi, kurus, starp citu, 2 varbūt jūs ražosiet paši mājās. Vienu no savas attīrīšanas iekārtas, un otrs varbūt no savas baterijām, kas atradīsies jūsu māju uz jumta. Un tā, mīļie, nebūs ilga vēsture. Ilgi nebūs jāgaida, es gribēju teikt līdz tam. Nu jā, tas, ko es mēģināju izstāstīt, izskatīsies aptuveni tādā ļoti vienkāršotā variantā. Mājiņa, saules baterijas uz jumta, baterija, kas ir mašīnā, kur jūs braukājat pa dienu riņķī, baterija, kas iespējams ir kaut kur norakta zem mājas, kas, kamēr jūs braukājat riņķī, krāja to enerģiju, kas nāk no vēja ģeneratoru vai no saules baterijām, kas attiecīgi ir pie jūsu mājas. Velosipēdi jūs lādējat pēc vajadzības, viņš varbūt ir jūsu automašīnas bagažniekā, kā ir iespējams ar mūsu prototipu, ko jūs varēsiet iepazīties kafijas pauzē, ka viņš stāv pastāvīgi uzlādēts tur, varbūt jūs viņu lādēsiet no mājas, varbūt kaut kā savādāk. Bet tas būtiskais, ko es gribu teikt, te parādās saimniecības maziņas, lielas, ļoti lielas saimniecības iespēja būt neatkarīgam, būt spējīgam prognozēt savas ražošanas, tā skaitā izmaksas, ilgākā laika periodā nekā esot uz nepārtrauktas, teiksim tā, bumbas, kas saucās naftas cenas. Tā ir tā tendence, manuprāt, par ko būtu ļoti būtiski mums aizdomāties. Es šeit negribu spekulēt un teikt,
tas ir tas ceļš, kurš jums jāiet. Bet es gribu teikt, tas ir tas ceļš, par ko mums savā biznesā ikdienā ir jāpadomā, lai runātu Latvijā pilnvērtīgi par zaļo ekonomiku, un es tiešām izteikti gribu kungiem vislielāko pateicību, ka šis jautājums tiek uzskatīts un vērtēts un attīstīts šobrīd jau pietiekoši augstā līmenī, un ka mēs varam skatīties uz to, ka ne tikai kā zaļo ekonomiku, bet arī kā nacionālo neatkarību. Paldies par uzmanību. Cerams, ka mēs tiksimies citos projektos. Vienu jautājumu var uzdot? Protams. Man liekas, ka jūs lietderības koeficientu bišķi kaut kur tā nepareizi kultivēja. Kur? 85%. Tas ir, ja ražo ar vēju un ar ūdeni, ja ražo, bet ja to pašu degvielu ražo spēkstacijā, ja, tad elektrība iegūst tikai 50%. Un vēl es uzdomu mobīlī, tātad viņam nav nekādā sakarā 85%, bet viņam ir 150%. Es gribētu uzsvērt, tas 85, ko es rādīju savā prezentācijā, paldies par jautājumu, nebija nekādā ziņā saistīts ar elektroģeneratoriem. Tie ir 85% liederība mašīnas motora, mašīnas elektromotora. Tātad no baterijas tiek ņemta enerģija, un viņa tiek aizvadīta uz elektromotoru, un viņš dzen uz priekšu jūs un kaziņu, ko jūs vedat uz tirgu ar 85% efektīviem. Pretēji iekšdedzēji, kas ir daudz mazāk. Bet lasītājiem rodās nepareizs priekšstats, ka elektrība iet tik ar tādu liederības koeficientu no tiem energoresursiem, bet ar iekšdedzi zinēja tikai 45. Būtībā elektrība ir švakrāk liederības koeficients pagaidām, kamēr elektrība ražojam ar fosiliem kurināmiem pār par 80–90%, tas liederības koeficients kopējais sanāk pasauli mazāks kā. Ja, es jums stāstu. Jā, es to saprotu. Es gribu, lai cilvēki nemānīt cilvēks un neiestāstīt paušas atzinumu. Nē, es nemēģināju, es vēlreiz saku, šeit nebija stāsts, ka tā tas ir. Es gribēju izstāstīt par tendencēm un gribu izstāstīt to, ka elektrotransports savā dziļākajā būtībā ir ļoti efektīvs pretēji iekšdedzes dzinējiem. Pat mašīna. Jā, tieši tā. Lūk, vēl kāds jautājums? Paldies! Paldies Nēlam par atraktīvo priekšnesumu, ja tā varētu teikt. Sanāca no laiks arī jautājumam, un tagad mums tiešām ir jāvirzās tālāk. Un tālāk mums ir viena no tām nozarēm jāapskata, kas ir noteikti kā liels izaicinājums un ir saistīta ar energoefektivitāti, daļai, protams, arī transportu, bet tā ir mūsu būvniecība, kuri mums gan ir resursi, gan mums ir daudz ko darīt šī te jomā. Lūdzu tālāk Krišjānu Kalsievu, biedrība Pasievu Kauls Latvija. Labdien visiem! Es būtībā gribēju padalīties ar tādu redzējumu, kas mums ir tapis diskusijās gan Pasievu Kauls Latvija, gan arī Ilgtspējīgās būvniecības padomē. Par to, kādu lomu zaļā ekonomikā var spēlēt ilgtspējīga būvniecība, jo šodien neviens vairs nešaubās, ka vienīgais būvniecības veids, kurā ir nākotne, ir ilgtspējīgā būvniecība. No sākuma pēc būtības, teiksim, par to, ko mēs saprotam ar ilgtspējīgu būvniecību. Jā, viens izpratnes veids var būt tāds, ka tas attiecās uz veidu, kā mēs būvējam ēkas, ja? Mēs domājam par visu ēkas dzīves ciklu, mēs domājam, protams, arī vienlaiks par ekonomisko izdevīgumu ēkas iemītniekiem un arī par to, kāds ir komforta līmenis šajā ēkā. Bet otra izpratne varētu būt tāda, ka tas attiecās uz visu būvniecības nozaru, Latvijas būvniecības nozaru kā tādu, ja? Kas, protams, tad nodarbojas ar ilgtspējīgu būvniecību, ja? Un šeit ir uzsvars uz vārdu eksportspējīgi, jo jāatzīst, ka nevienam nav noslēpums mūsu tirgus lielums, ja, kas nav nekāds lielums īstenībā. Un būvniecība ir tā joma, kur šis eksporta potenciāls mūsuprāt ir, varētu teikt, ļoti liels. Vai šobrīd Latvijā pastāv ilgtspējīga būvniecība kā nozara? Es teikšu, ka šodien, ja pulkstens 12. vēl nepastāvēja, tas tā ir, tam ir daudz dažādu iemeslu. Ja godīgi, tāpēc pirmais no iemesliem ir tāds, ka pēc būtības nav vēl tirgus.
nav izveidojies tirgus tādā nozīmē, ka tie pasūtītāji, kas pa lielam ir publiskie pasūtītāji, kuriem ir resursi vai no rekonstrukcijām vai jaunbūvēm, viņi tikai sāka būt ieinteresēti ilgspējīgā būvniecībā. Nu, pateicoties varbūt klimata pārmaiņu finanšu instrumentam, šī te interese ir palielinājusies būtiski, bet līdz šim par to gan nebija izpratni, gan arī nebija iespēja. Tāpēc būvnieki būvē to, ko pasūta, lai gan saprot, ka ilgtermiņā tā lieta varbūt tādā veidā, kā viņš šobrīd notiek, nav perspektīva. Šis ir stāsts par burkānu un pātagu, jo, protams, ka cilvēki ir paraduši darīt lietas, kā viņi paraduši, un arī būvniecības industrija nedomā tik lielā mērā par ilgspējīgo būvniecību, ja vien tam stāstam, kas ir bijis līdz šim klusām nebūtu plānām pienācis gals. Proti, visas lielākās firmas, kurām jūs uzdosiet jautājumu par viņu plāniem pēc pusotra gada, viņi saka, ka nezinu. Ja, jo visiem pa lielām saplānotie būvobjekti vismaz Latvijā uz to laiku būs beigušies, jo vienkārši būs beidzies kārtējais Eiropas Savienības fondu finansējuma periods. Par kompetences līmeni, mūsu biedrība nodarbojas ar industrijas apmācību 3 gadus, jau tagad būs 3 gadi. Līmenis aug, bet būvniecība ir milzīga nozara. Es teiktu tā, ka varbūt arhitektu, energoauditoru un būvinženieru vidū ir šī te izaugsme. Būvniecības kompāniju vidū tā interese iegūt atbilstošu zināšanas prasmes parādās tikai tagad. Jā, protams, joprojām lāgā nestrādā zaļais iepirkums, kā mēs gribētos. Un nevienam nav noslēpums, ka izņemot varbūt klimata pārmaiņu finanšu instrumentu, lai gan arī nepārāk perfekti, teiksim, ēku siltināšanas projektiem, tas garantija līmenis, kas tiek prasīts no būvnieku, piemēram, dzīvojamo ēku programmā ekonomikas ministrijā, viņš nav pietiekams. Ja, tad, 2 gadi tas ir, 2-3 gadi tas ir tā kā gludekļa garantija, ja, un, teiksim, mūsuprāt, tas nav gluži ilgspējīgi. Un, protams, nav tā, ka būtu pieteikams finansējuma daudzums, tas tā vienmēr ir kvalitīviem projektiem, lai gan es domāju, ka šis jautājums līdz ar prasmju pieaugšanu atrisināsies. Vienmēr ir nepieciešama zinām vīzija, tāpēc mēs tā padomājām par to, vai ir iespējama, teiksim, strauja attīstība ilgspējīgās būvniecības jomā, un kā tā varētu izskatīties. Vai tiešām ir iespējams tas, ka būvniecības tirgus dubultotos jau līdz 15. gadam, ka ēku siltumenerģijas patēriņš, jaunbūvju un rekonstruēto ēku lielākoties nepārsniegšos 50 kWh uz kvadrātmetru, kad dubultotos bez, teiksim, darbinieku skaits industrijā, būvniecības eksporta potenciāls būtiski pieaugtu, parādītos speciālisti, kuru certifikāti būs starptautiski atzīti ilgspējīgās būvniecības jomā, un pat izdotos panākt tādu it kā nereālu lietu, kā ilgspējīgās būvniecības izmaksas samazināšanos līdz vidējām būvniecības izmaksu līmenim Latvijā. Tas izskatās tiešām pēc gaisa pils, taču mums ir pamats domāt, ka koordinētu un daudz ieinteresēto pušu kopīgu darbību var pietuvināt šāda vai nedaudz citādāku scenāriju īstenošanu. Par zaļo izaugsmi. Joprojām arī, kā Nēls minēja, jāsaskarās ar virkni, taisaspriedumu, ar informācijas trūkumu. Un, lai gan citur Eiropā, šis piemērs par Dāniju, ir skaidri redzams, ka zaļā izaugsme, zaļā ekonomika, funkcionējuša ekonomiskās attīstības modelis. Pirmajā grāmatā jūs redzat, tas ir Dānijas IKP pieaugums un, kas ir faktiski pēdējos 30 gados audzis 2-kārt, un enerģijas patēriņš palicis līdzīgā līmenī 80. gadā. Otrs grafiks parāda šo te Dāņu zaļās ekonomikas, tas nav varbūt brīnums, tas ir drīzāk tāda mērķiecīga stratēģija, to galveno. Jāiemzirdzina, tas ir saucamies cleantech tehnoloģijas, tīrās tehnoloģijas, kas aug straujāk nekā identisks sektors citās Eiropas Savienības vecajās dalībvalstīs. Tad varētu teikt, ka
cik, ja es pareizi atceros, tad Dānijā no IKP šis sektors sastāda 13–14%. Visi zina tādus lielus spēlētājus kā vēja ģeneratoru ražotājs Vestas, bet lielāk tas procents rodās no virknes mazu, nelielu, vidēju kompāniju pienesumu. Bet, protams, tas ir Vestas, Grundfos un Danfoss. Bet tā galvenā lieta ir tas, kas saistītajās industrijās rada būtisku ekonomiskās aktivitātes pieaugumu. Ja, šo filozofiju mērķiecīgi izmantot. Jā, tas, ko es jums teicu. Vispār, jautājums arī šeit ir tāds, varbūt tas ir tāds, vienas ziemeļvalsts vai pāris ziemeļvalstu tāds, īpatnējas attīstības modelis, ja tā kā, Zviedrija sociālismu zemē. Varbūt tas ir kaut kas tikai viņiem raksturīgs, bet jāatzīst, ka pēdējos 5–10 gadu laikā zaļā ekonomika, zaļā izaugsme ir ekonomiskās attīstības modelis, kas ir raksturīgs visām kaut cik nopietnām ekonomikām pasaulē. Es te pameklēju internetā datus un atklāju, ka no G20 valstīm, ja tad nav salīdzinājumi, bet tuvākos gados ir paredzēts šādas investīcijas zaļajā ekonomikā. Tur nav nodalīta enerģētika, būvniecība un transports, ja? Nebija laika izveidīt sīkāk, ja? Bet cik var runāt paši par sevi. Ķīna tikko paziņoja, ka 372 miljārdu dolāru vērtu programmu, kas ir vērsta uz energoefektivitāti, tāpēc, ka izmešu problēmu Ķīnā viņas burtiski smacēnos, tieks bijuši Šanhajā vai kur tie var nojaust, kā ir neredzēt sauli mēnešiem, ja? Tepat Krievijā, pateicoties prezidentu Ukazam, ja, ir paredzēta 3,5 miljonu energoefektivitātes projektos, kas ir iespiedu kārtā jāfinansē bankām, bet Krievijā bankas piekritīs, ja, tur īpaši izvēles nebūs viņam. Bet viņam šis process tikko sākās, tas ir 10. gada programma. Tad ir Francijā, tie 600 miljārdi no dažādiem avotiem, ja, kas līdz 20. gadam varētu tikt ieguldīt Francijas šajā izrunāt iniciatīvā, kas tiešām ir ļoti diskusīga programma zaļās ekonomikas attīstībā. Dienvidkoreja ir īpašs gadījums. Tur, teiksim, tā saucamā ekonomikas sildīšanas paketē 75% no valsts investīcijām aizgāja zaļajā ekonomikā. Ja? Un kopumā viņi tuvākā laikā paredz investēt 160 miljārdus dolāru, un var teikt, ka Dienvidkoreja ir nolēmuši cieši kļūt par Dāniju numuru 2 vai Dāniju numuru 1 tieši šajā cleantech sektorā, ja, jo tehnoloģiski Dienvidkoreja ir ļoti attīstīta. ASV jāatzīst arī pēdējā laikā ir vērojama būtiska investīcija pieplūduma šajā lietā bija prezidentam Obamam savu, kā saka, programma, ne visi tur iet glodi, tur arī ir tādi cits projekti, kā pie mums redzēt, tur ir pāris bankrotējuši saules bateriju ražotāju miljardiem. Pa lielam tas viss, es jau stāstu parādīt vienkārši trendu, ka tas nav kaut kas, kas ir attiecās tikai uz Dānijas karaļvalsti, ja? Bet tas attiecās uz visu pasaules ekonomikas galveno spēlētāju vīziju. Un, ja mēs gribam panākt šo slaveno ekonomikas izrādienu, tad mums kaut kādā veidā jāatrod savu vietu šajā visā. Par savu vietu. Mūsu pieņēmums tomēr ir tāds, es, protams, par aspektu vairāk izpēti, bet acīm redzam, tomēr varētu tā būt taisnība, ka tieši ilgspējīgā būvniecība, energoefektīvā būvniecība un rekonstrukcija ir šī recepte priekš Latvijas, kas mums ir par kabatēju. Tāpēc, ka mēs arī, protams, varētu attīstīt vēja parkus un tādas lietas, vai tehnoloģiju ražot, lielo vēja ģeneratoru ražošanu, kas mums prasītu gadus 10. Šajā tabulā ir redzams, ka pat Dānijā, kur jau ir diezgan augsts energoefektivitātes līmenis, daudz izdevīgāk ir investēt nevis jaunos vēja parkos, bet gan, teiksim, siltums sistēmu, efektivitātes paaugstināšanā, energoefektivitātes paaugstināšanā, protams, viss tajās lietas, kas saistās ar apgaismo vai elektrības izmantošanu ražošanu. Un tāpēc mums tas uzskats ir tas, ka
tā lieta, ko mēs tiešām varam atļauties, ir slavenais megavats, tad tā enerģija, ko mēs varam netērēt. Ja? Tas ir lētākais attīstības veids, kas mums varētu būt kabatē. Kāpēc? Kāpēc ilgspējīgā enerģijā būvniecība varētu būt arī šis ekonomiskā izrāviena dzinējs? Tāpēc, ka atšķirībā varbūt no enerģētikas šeit ieguvējs ir jebkurš, ja? Jebkur mājsaimniecība varbūt ieguvējs ar mājokļu kvalitatīvu, protams, ja? Siltināšanas programmām, jebkurš uzņēmējs ar industriālās energoefektivitātes pasākumiem, valsts savu papildus ienākumu, papildus nodokļu ieņēmumiem no industrijas, kā arī samazināt izdevumus enerģijai publiskam sektoram. Un būtiskākais, ja godīgi, manuprāt, ir tas, ka šeit mēs varam ātri sasniegt Eiropas līmeni. To es saku pēc savu kolēģu pasakos Latviju, varbūt veikumu, ja, ka es pats neesmu kādā veidā ne arhitekts, ne inženieris, ja, bet tie cilvēki, kas apgūst šīs lietas, kā pasaules projektēšana un tam līdzīgi. 3 gados viņi jau ir sasnieguši tādu līmeni, ka viņi var strādāt gandrīz vai Eiropas līmenī. 5 gadu laikā noteikti to varēs. Ja? Jo šim sektoram attīstīties, ja godīgi, ir jāspēj mācīties. Tur nav lielas R&D izmaksas vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Tu varētu tirgumu piedāvāt vērtīgas risinājumus, tev jāspēj tikai mācīties un mainīt veidu, kā tu strādā. Protams, būvniecībā ir tāda lieta, ka tur nekad nebūs iespēja maksimāla automatizācija, ja vienmēr būs cilvēku resursi iesaistīts un vismaz rekonstrukcijā, ja, teiksim, jaunbūves, protams, ir mūsdienās tūlīt jau faktiski vērsies vairākas fabrikas vaļā Ķīnā un Brazīlijā, kur tiks ražotas ēkas, teiksim, 600 ēkas dienā, ja, kā ražošanas procesā, ja. Bet, kas attiecās esošos dzīvumu sektoru, tad visā Austrumēropā kaut vai, ja. Tad tas ir karaspēks, kas to veids. Pieprasījums starptautiskos tirgos, teiksim tā, izņemot varbūt dažas valstis, kā Austrija, Dānija, Vācija daļai, tad citur Rietumēropā vēl šī ilgspējīgā būvniecības industrija tikai sākās. Ja? Mums, kā mazai ekonomikai, ir iespēja kustēties ātrāk par lielajām valstīm un, teiksim, pieprasījums ir garantēts. Tur ja vien mūsu speciālists spēj sniegt atbilstoši kvalitātes pakalpojumu. Kā jau teicu, arī Dānijas gadījumā zaļā ekonomika parasti saistās ar dažādu saistīto nozaru uzplaukumu. Šajā gadījumā kokapstrāde, metāla apstrāde, ja, IT, citi sektori. Mūsu priekšrocība, protams, ir darbspēka izmaksas, ja mēs strādājam produktīvi. Tik un tā, mums nebūs šī Dānijas algas kādu laiku. Un būvniecībā darbspēka izmaksas ir būtiski komponents. Un, protams, ja mēs runājam par energoefektivitātes pasākumiem, kas var tikt teikt Latvijā, tad liela daļa šīs pieņemtās vērtības paliek šeit, jo vienmēr ir, kā saka, celtniecības materiālu radījus, kurā viņus ir izdevīgi vest, ja, ir liels īpatsvars cilvēku resursu. Cilvēku resursu izmaksām šajā pakalpojumā. Un, ja godīgi arī, tā mūsu izpratne ir tāda, ka šī lieta, kā ilgspējīga energoefektīva būvniecība, tā, kur ir iespējama papildus resursu piesaist arī ārvalstīs, ne tikai no Eiropas Savienības fondiem. Par korupcijas apkarošanas mehānismu tur ir tā vienkārši, ka, ja mūsu, teiksim, tā kā energoefektīvā rekonstrukcijā viss ir mērāms, tad rodās beidzot reāli iespēja izkontrolēt to darba rezultātu un ilgtermiņā, cik viņš ir noturīgs. Tad tur balkrievu materiālu pa vidu nevarēs tā viegli izšķirt, kāds ir parastā būvniecībā līdz šim. Tāds kā redzējums par to, kā varētu virzīties uz tām sapņu piliem, kuras jums pastāstīju sākumā. Ir lietas, kas jādara politiskā līmenī un NVO līmenī. Ir lietas, kas ir jādara finanšu sektoram, lietas, kas jādara pašam būvniecības sektoram. Bez viņu, kā saka, arī transformācijas šī lieta nav iespējama. Un, protams, komunikācija. Ja, jo, lai visi iesaistītie potenciālā labuma guvē varētu saprast labumu no šāda veida stratēģijas.
Par ESCO, lielākā daļa laikam par ESCO mums bija, nekāds saistīt. Mazliet vienkārši pieskārās. Tā kā par ESCO tiks daudz runāts, ESCO pēc būtības tiem, kas nav dzirdējuši, ir finansējuma piesaistas modelis, kad investīcijas energoefektivitāte tiek atpelnītas tikai no šī ietaupījuma, ja, konkrētā risinājuma gadījumā. Ja, vai tas tā būtu dzīvojama ēka, vai tas būtu fabrika, ja, vienalga. Un mūsuprāt, tas ir veids, kā viņš sādājis, pēc tam apskatīties. Tas ir ESCO modeļa iedzīvināšana Latvijā, varētu teikt, viens no izšķirošajiem faktoriem, lai tā viss tiek aiziet. Politikas iniciatīvām, jā, mūsu biedri atbalsta šo te vides ministrijas iniciatīvu par šo te zaļo ekonomiku, kā varētu būt nafta prioritāte. Jā, ko vēl var darīt, ir attiecīgā ministrijām jāizveido visu iespējamā infrastruktūru, lai varētu izmantot ESCO finansējumu arī valsts atbalsta programmās, jo tad ir iespējams īstenot šos projektus ar daudz mazāk intensitāti, kāds ir līdz šim publiskos objektos, ja? Būtu vēlams jau maksimāli ātri noteikti energoefektivitātes kritērijus gan jaunbūvēm, gan rekonstrukcijā publiskajā sektorā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas dod nepārprotamu signālu būvniecības industrijai, ka nākotnē ir tikai ilgspējīgai būvniecībai vai nekādai citai. Ja? Ņemot vērā, ka lielākā daļa pasūtījumu nāk no publiskā sektora. Tas, kas jau ir pierādījies darbā, klimata instrumentu ietveros, un tiešām tas ir labākā programma klimata instrumentā, ir tas, ka ražojošiem uzņēmumiem vienmēr ir pieejams atbalsts, lai samazinātu savu ražošanas energointensitāti. Ja? Jo tiešām jāatzīst, joprojām ir virkni industrija, kur viņš ir nepamatot, šis energointensitāte ir nepamatot augsta. Un, lai iedrošinātu uzņēmēju, tad šīs atbalsta programmas ir labs instruments, jo, ja godīgi, par 2 gadiem tikai tagad lielākā daļa uzņēmumu sākuši par šīm lietām domāt. Ja? Kopā, protams, ir gāzes un elektrības cena. Jāatzīst, ka līdzinājā daudzdzīvokļu mājokļu siltināšanas programma nestrādā tā kā vajadzētu. Tā ir jābūt orientētai nevis uz vienkāršotu renovāciju, bet uz kompleksiem risinājumiem. Un lielā mērā ir jāizstrādā mehānisms, kas var pasargāt iedzīvotājus no nekvalitatīvas būvniecības, ja? Rekonstrukcijas šajā gadījumā. Būtu vēlami īstenībā arī īpaši pilotu programmu attiecībā uz valsts īpašumu, tad šajā gadījumā sadarbībā ar valsts nekustamo īpašumu, ja? Par energoefektīva nekustamo īpašumu portfeļu kopīgu renovāciju. Un šobrīd jau faktiski ir diskusija par ēku energoplašu ieviešanu un nekustamo īpašumu nodokļu atlaides ieviešanu. Kā arī laikam NAPA uzmetumā bija iestrādāt obligāti pašvaldību energo plāni, ja pašvaldību vēl saņemt valsts atbalstu finansējumu, un lai nebūtu patiks energo plānošanā, ja? Tas attiecās uz politikas iniciatīvām. Par finansēšanu. Ir tā, ka avoti ir daudz un dažādi, kā jūs redzat. Starptautiskās finanšu institūcijas jau Latvijas Komercbankas virkni no viņām plāno iesaistīties arī kā ESCO spēlētāji tirgo. Ir interesanta tēma ir otrā pensiju līmeņa fondu kapitāla novirzošana, ja, šai zaļai ekonomikai. Vietējā ekonomikā, nevis kaut kur tur mistiskās spekulācijas ar uz ko skripnos. Pašvaldību rotācija fondi un, protams, arī tām importētām, ceļš attiecās ražošanas objektiem, importētām tehnoloģijām ir nepieciešams eksporta kredītas no ārvalstīm. Kādi ir būvniecības nepalīdzības? Protams, būvnieki paši, viņiem ir jāmācās. To viņi tagad pa lielām saprot. Viņi saprot arī, ka joprojām mums ir godīgi nav ilgspējīgās būvniecības tādas kā augstskolu mācību programmas. Ja? Pasakos Latviju pēc šīs tēmas nākamgad. Ķersies klāt pat. Ir nepieciešams būvniecības poligons, kur būvnieki varētu šīs tā kā savas prasmes uztrendēt, bet tāds nav iespējams. Šie jautājumi mēs arī centīsimies strādāt nākamgad. Protams, industrijas līmeni vienmēr ceļ starptautiskās pieredzes apmaiņa. Ja? Starptautiskas konferences, ilgspējīgā būvniecībā,
ir iespējams Latvijā arī norganizēt, tas ir vēlams. Un, protams, tas efektivitātes līnija, jo par šo lietu arī ir bijuši pirmās iniciatīvas lielo būvnieku vidū, jo tiešām šis koncepts, kas nāk no autobusu, viņš ļauj būtiski samazināt būvniecības izmaksas. Un, visbeidzot, izcela komunikācija, jo kamēr, katram cilvēkam, katrā mājā gandrīz vai katrai ģimenē, nebūs skaidrs, kāds labums viņai ir no šīs zaļās ekonomikas, ir tas skaitā no pilsēvijas būvniecības attīstības, kā pilsonim, kā nodokļu maksātājiem, tikmēr šādas vīzijas iedzīvināšana būs apgrūtināta. Priekš eiro ieviešanas, kas galīgi nav populāra lieta, tos 2 miljonus eiro atrast, un šādā lietā, es domāju, ir. Zaudētāji no ilgspējīgās būvniecības jūs paši zināt, kas ir. Tas ir gāzes skrūve, neviens cits. Jā, viņš ir. Ja kāds idejas par sadarbību lūdzu, tad šeit kontakti. Paldies par uzmanību. Man ir viens komentārs. Tur, kur bija runa, ka dibināsim ilgspējīgas būvniecības izglītību un tā tālāk. Šobrīd Ērgļu tajā, kā viņi sauc, Varodskolā ir programma, kurā jau ir principā balstās visus poligonu apmācību un plānošana, Rīgas plānošanas reģionā ir ļoti liels projekts, kur ir iesaistīts vispārēja plānošanas reģionā, un faktiski tas jau gandrīz ir viss tā programma ir uzbūvēta, un kā to darīs, tas jau tagad ir izstrādāts. Ja zinu, jā. Tur ir runa faktiski par to, ka ir pieejams vēl pēdējās Eiropas fondu investīcijas, cietās investīcijas. Poligons nozīmē infrastruktūru, materiālus, kur tu var iepirkt, Eiropas atbalsta. Es zinu, ka šie projekti jau Ērgļu skola ir tiešām, prieks, ka viņi tādi ir. Jā, viņi faktiski. Mums arī semināri tur ir bijuši, un tas ir vismaz kaut kas, bet augstākā izglītībā gribētos vairāk gribēt. Paldies Krišjānim, paldies par skaistajiem attēliem un gribētu arī turpināt to pašu, ko mēs arī redzējām iepriekšējā Krišjāna prezentācijā, šī te komunikācijas savā starpā. Un kas gan mums ir zaļa attīstība bez tā, ka mēs paši neko viest neražojam. Ja? Tāpēc lūdzu par ražošanu Latvijas zaļai attīstībai, kā tas virzās teorijā un saistībā praksi, Ivars Miervīčs, akcijas sabiedrība komposts. Jā, labdien visiem! Prieks jums mazliet pastāstīt vienu nelielu uzņēmumu ietvaros, kurš praktiski tāpat kā Latvijas enerģijas sektors un atjaunojamās enerģijas sektors ir attīstījies 20 gadus. Varbūt pastāstīšu, kāds ir mūsu redzējums, kā tas ir noticies un ir no praktiskās, no ražošanas viedokļa un tādā veidā. Tātad pavisam īsi iepazīstināšu tos, kas nezinu vēl, ko mēs darām un kā tas viss ir attīstījies un mūsu redzējumu situāciju enerģijas tirgu. Tātad, kā jau teicu, uzņēmumam ir nedaudz vairāk kā 20 gadi. Praktiski viņš ir attīstījies tāpat kā Latvijas siltumenerģētika 90. gadu sākumā, kad valstī vispār nebija naudas pārsvarā risinot jautājumus ar siltumapgādes decentralizāciju un atsevišķu dzīvojamo ēku apkuru, lai būtu vienkārši siltums nodrošināts. Tas bija pamat nodarbošanās līdz attīstītos 90. gadu vidū, jo parādījās pirmās šķeltas katlumājas un uz doto brīdi tas mūsu pamatbiznesa ir kustīgo ādu tehnoloģija, kur mēs projektējam, ražojam, mums ir metāla apstrādāja, programmējam un uzstādām šīs iekārtas jaudām no 0,5 līdz 11 megavatu. Ilgi nepieskāršos pie tehniskām lietām, ražojam visu no padevas sistēmas līdz dūmenim, bet protams, uzdevums ir efektīvi sadedzināt atbilstoši visiem augstākajiem efektivitātes un izmešu kritērijiem zemes kvalitātes dažādu veidu biomasu, kas arī dažādos veidos mums izdodas. Kopumā esam, ja ņem arī 90. gadus kopā uzstādījuši vairāk par 2000 megavati, kas strādā uz biomasas, teiksim, tādas modernas tehnoloģijas pēdējos 8 gados tiek vairāk kā 500 megavati ir uzstādīti, no kuriem nedaudz virs 200 ir Skandināvijas valstīs un Krievijā, un 250
ir Latvijā realizēti projekti, un tad vēl nedaudz citās valstīs. Varbūt pavisam īsi par pašiem pēdējiem projektiem, kas ir realizēti, tādi, kas ir interesantākie, tie nav visi projekti. Vidēji gadā mēs uztaisām 10-15 projektus. Tad, ja mēs redzam, gan Krievijā 4. projekts, gan 2 projekti Somijā, viņi visi strādā arī uz kūdru. Tas ir viens no jautājumiem, kurus mēs gribētu aktualizēt. Teiksim, pēc Somijas pieredzes 1 megavats ar kūdru sanāk par 10 eiro, siltums lētāks nekā tas sanāk no šķeldes. Latvijā vienīgais, ko mēs spējam, neesmu redzējis argumentus, bet, ka kūdra nav izmantojama, vienīgais mēs šobrīd viņu varam aizvest uz Igauniju un sadedzināt tur, ko arī vienā vietā darām. Viss tāds argumentētu pamatojumu vismaz man nav izdevies nekur atrast, kāpēc mēs kūdru nevarētu izmantot. Tad viss šīs iekārtas strādā uz doto brīdi ar augstiem lietderības koeficientiem, kas standartā ir 89. Ja mēs izmantojam dumgāts kondensātoru, tas ir tuvu pie 100. Izmeši un visas emisijas jau uz doto brīdi atbilst gan šī brīža, gan nākotnes, kas ir Eiropas Savienībā paredzēti izmešu rādītāji. Te es gribētu tad beigt sadaļu, kas attiecās uz mūsu kā ražotājiem, ko mēs darām. Varbūt parādīt slaidu, ko droši vien daudz jau ir redzējuši, kurš nav mūsējais, bet kurš ir no siltuma asociācijas, kurš jau nemainās gadiem, kad viss, kas ir zaļā krāsā, tas mums ir no biomasas siltuma sektorā, un viss, kas ir zilā krāsā, tā ir gāze vai gāze kopā ar gāzes koģenerāciju un tā tālāk. Mums varbūt tie cipari nedaudz pieaug, bet cik pieaug izmaksas viss, bet praktiski jau ilgu periodu vienmēr mums ir, teiksim, mūsu vietējā zaļā enerģijas šķelta bijusi lētāka nekā izmantot gāzi. No mūsu pieredzes kaut kur no 2008. Gada arī tur, kur ir gāze, arī sāk tas izmantoties arī tur. Sāk mainīt šīs katlu mājas. Līdz šim visu laiku mums ļoti dominēja viedoklis, ka tur, kur ir gāze, ka tur tas neatmaksājās, bet pēdējos 3-4 gadus arī tur strauji maina. Otrs, kas būtiski attīstās, ka mums tomēr tas uztver attīstās, ja vēl gadus 4-5 apakaļ mums biomasa tika uzskatīta ļoti labas kvalitātes šķelda, un ka no meža izvestā zemes kvalitātes tur zāri, cēlumi un cik mīza, ka tas nav sadedzināms un nav izmantojams, ka šobrīd vismaz šai ziņā ir pilnīga skaidrība, ka zemes kvalitātes resursiem var iegūt maksimālu efektivitāti, kas šai ziņā nav sakārtot nekāda standarta un likumdošana Latvijā uz šo dažādiem biomasas veidiem, jo viņi ir jāstandartizē pilnīgi dažādi. Ja mums par siltumu viss ir skaidrs, tad paskatāmies uz elektroenerģijas izmaksām, ja mēs ražojam no atjaunojumiem vai kāda ir tirgus cena, mēs pašā augšā varam redzēt elektroenerģijām, kas mums sanāk no visiem atjaunojumiem, resursiem un ražojot tec uz gāzi. Tad, protams, viss sanāk krietni dārgāk. Pats apakšējais stabiņš ir biomasas elektrostacijas jaudā no 1,5 līdz 2 megawatu, kādas mums Latvijā pašlaik lielākoties tiek realizētas. Mums tādas lielākas, nopietnāk projekti biomasas koģenerācijā praktiski nav. Mums ir vairāki desmiti šobrīd šādu maziņu projektu. Un vidēji sanāk, ka 3-4 reizes dārgāk sanāk ražot elektrību, un jautājums, ka, protams, ir, kur ir tā proporcija, cik daudz mums šādu projektu vajag, vai mums pietiek ar 10 projektiem šādā jaudā, vai mums viņus vajag vairākas 100, un mēs varam atļauties uzbūvēt un nofinansēt paši, jo galu galā jau mēs paši samaksājam par to visu. Nekādā ziņā negribu teikt, nākamais slaids ir, ka mēs nevaram daudz vairāk izmantot enerģētisko koksni vai biomasu, mēs viņu varam izmantot. Jautājums ir kādā veidā, cik dārgās tehnoloģijas un ko mēs no tā iegūstam atpakaļ. Ja mēs paskatāmies, cik mums ir meža platības nākuši klāt, tad viņas ir praktiski dubultojušās pēdējos
80 gados, un tas pieaugums, un cik mēs vēl uz doto brīdi eksportējam uz Skandināviju, tas ir pietiekoši liels, un nevajag izplūst droši vien ciparos, kurš izbrauc ārpus Rīgas kaut vai pārdesmit kilometrus, redz to potenciālu, kas vēl ir attīstāms, lai attīstītos arī mūsu, teiksim tā, mazpilsētu vai ciematu dzīves kvalitāti un arī tur kaut kādā ekonomika veidotos. Līdz ar to no savas kā ražotāji mēs varētu izdarīt tādus secinājumus, ka droši vien būtu liederīgi daudz intensīvāk padomāt, cik daudz mums vajag ražot elektrību no zaļās elektrības, un cik daudz mēs vēl varam vienkārši saražot tikai siltumu, jo mēs vēl pietiekoši daudz patērējam siltumu no fosilajiem resursiem. Tad otrs, uz ko gribētu akcentēt, ko jau teicu, ka biomasas sadedzināšana, tas ir mūsdienās iespējams ļoti efektīvā procesā, un kad no biomasas iegūtā siltuma enerģija konkurētspējīga jau uz doto brīdi bez jebkādiem atbalstiem, kas tā nav, ja mēs būvējam koģenerācijas stacijas, tad bez atbalsta, diemžēl šobrīd atmaksāšanās termiņš investīcija ir vidēji 10, ja mēs būvējam 5 megavati siltuma staciju, tad mēs varam tur tehnoloģiju pa 500-600 tūkstoši eiro nopirkt. Ja mēs būvējam 5 megavati siltums, 1 megavats elektrība, kas būtu klasiskajam OEC vai tvaika ciklam, tad mums tā investīcija ir 3,5–4 miljoni eiro. Tas ir 8 vai 9 reizes vairāk. Līdz ar to bez atbalsta instrumentiem tas nav iespējams. Bieži vien mums tie projekti ir ļoti daudz, realizēti ļoti maz. Bieži vien mums ir siltuma patēriņš pievilkts aiz ausīm visos tajos projektos, vai viņi vispār nav, vai viņš ir mākslīgi radīts. Līdz ar to tie projekti visi izskatās īstermiņa no mūsu redzes viedokļa, īstermiņa peļņas gūšanai, bet ilgtermiņā priekš valsts attīstības un tomēr nav efektīvi, es uzskatu. Tāpatām kaut vai praktisks piemērs, mēs jau 2 gadus sadarbojamies ar Somijas tādu enerģētikas kompāniju kā Fortum, kas arī Latvijā darbojās. Pagājušajā nedēļā atklājām viņiem 6 megavatu tvaika staciju uz biomasu, kas ražo priekšražošanas tvaiku. Runājot ar Fortum vadību, kur ir patstāvīgs patēriņš, kāpēc jūs neliekat koģenerācija, kas būtu klasisks risinājums. Ja mēs runātu šeit par tādu vietu, tad viņi to apsvērumu pilnīgi vienkārši, ka viņi to nevar atļauties uz doto brīdi. Ja es pastāstu, kāds projekts mēs realizējam, kādā veidā šis atjaunojamais energoresursu sektors tiek attīstīts, tad viņi tikai var nobrīnīties, kā mēs visam tam rodam naudu un kā mēs to varam izdarīt. Tā kā mūsu kā ražotāji būtu redzējums, ka šo sektoru mēs varam būt daudz zaļāka valsts un daudz vairāk naudas atstāt pie sevīm, varam viņu attīstīt, bet ir jāpadomā veidi, vai mums viņu vajag tik dārgos veidos attīstīt, vai mēs varam to daudz racionālāk izdarīt, vai mēs varam, protams, arī daudz vairāk droši vien saražot ne tikai pie mums, ir vēl citu uzņēmumu, kas ir gan metāla apstrādē, gan kuriem ir iespējas ražot šīs iekārtas, ir mums pietiekoši labs potenciāls ar teiksim, zinātnes atbalstu, kas var atbalstīt, lai veikt aprēķināt un mēs šīs iekārtas varētu ražot, bet mūsuprāt, mēs nedaudz nepareizi attīstamies, kad mēs pārāk dārgi gribam šo zaļo dzīvesveidu sev ieviest tieši šajā biomasas sektorā, es nerunāju par citiem sektoriem. Tās būtu mūsu redzējums. Tas būtu viss. Jūs runājāt par kūdru, un tas ir vēl lētāk un izdevīgāk. Kas ir tas šķērslis? Es saprotu, labi, nav valsts atbalsts, bet ja tas tik izdevīgi, tad tas varētu komerciāls projekts būt, kur ir problēma. Jā, es diemžēl neesmu vienmēr taisos izrunāt ar kūdras pašiem ražotājiem Latvijā, kas nodarbojas, kas gan šobrīd nav
neviens no ražotājiem praktiski nav palicis vietējā īpašumā Latvijas, līdz ar to varbūt tas ir viens no argumentiem, kad ir izdevīgāk viņu eksportēt vai kā, bet Somijā tā situācija ir krietni savādāk. Es neesmu analizējis dziļāk šo situāciju. Vēl jautājums. Jā. Jā, vai jums, es nepamanīju, jums kaut kā nav paveicies iekļūt koģenerācijas projektos, ka jūs esat tik ļoti? Nē, mēs... Vai jūs to vērtējat no malas, ka labi pārzinot koģenerāciju staciju ekonomiku? Nē, mēs neesam nevienu uzbūvējuši pašu projektu. Teiksim, tā sadaļa, kas attiecās uz sadedzināšanu, viņi ir vienādi gan mūsējā, gan koģenerācijā, protams. Par to nav runa, jautājums ir vairāk par to, ka mēs neesam tik liels uzņēmumos šobrīd. Mums ir pilnībā izstrādātas visa tehnoloģija, lai mēs viņu varētu uzbūvēt, lai mēs uzņemtos saistības par tik lieliem projektiem, jo tajā brīdī ir jāgarantē arī Katls ir tikai viens no nišas projektiem koģenerācijā. Tāpēc mans jautājums, ja jums kaut kā nav izdevies iekļūt viņos? Kā apakšnieki, kā tīri kablu piegādātāji, mēs neesam, jā. Tad man varbūt pēdējais, par cik laiks ietaupījies, varbūt mazliet komentārs un arī jautājums, ko Ivars stāstīja tieši par šo te biomasas koģenerāciju. Vai tad, teiksim, kaut kādās koncentrētās patēriņu vietās, izmainot obligātā iepirkumā nosacījumus, palielinoties tehnoloģiju attīstībai, veidojot to šeit uz vietas. Vai tas izskatās, ka tas jebkurā gadījumā būtu neizdevīgi, samazinot arī izmaksas krietni? Vai tā ir vispārēji tāda nostāja, ja tā ir šī brīža situācija, kas tur tika parādīta tabulā? Nē, no mūsu viedokļa to var darīt, un tur arī valsts var lielāku lomu spēlēt, to var darīt lielākās pilsētās, un tā stacija jauda jābūt vismaz tā, ka tas notiekās šobrīd Jelgavā, kur tie ir 50 MW un 25 MW elektrība, un ja ir kaut kāda valsts sapratne, kur tādas vietas ir un cik tādas vietas var uzstādīt, tad to var darīt. Bet tērēt tik daudz resursu ļoti mazās stacijās nav jēga, teiksim, kā tas ir vienā no Kurzemes pilsētām, kur efektīvi strādā tikko uzbūvēta nesen biomasas katlamā, un tajā pašā laikā būvē blakus, kur pietiek megavatu siltumu saražot, tajā pašā laikā būvē blakus biomasas vēl viena koģenerācija, ir obligāti tos megavatus pirks no turienes un tā tālāk. Kaut gan pat vasaras slots nenosac to siltuma patēriņu, ko no turienes vajadzētu pirkt. Līdz ar to tas ir tik nenormāli dārgi priekš šīs mazās pilsētas iedzīvotājiem, un tas ir pilnīgi skaidrs, ka tas sadārdzinās tikai visu. Tas tarifs bija tajā grafikā, tā pilsēta, tur viņam vajadzēja būt. Ko da? Jūs tur rādījāt tarifu. Viņš parādīsies, tā kā tur pieliks klāt to koģenerāciju. Tad viņš uzliks uz augšu. Viņas pirmā reize dzirdēja vienu precīzi īstu labu stāstu, kāds ir patiesībā, ka būtībā viss jāspiež uz to, lai katlamājas pāriet bez koģenerācijas mazās. Uz šķeldu sākot tika atļaut no 25 un augstāk. Tas jau ir sen skaidrs visās pašvaldībās, kur gāzes kādreiz nebija, tur jau šķeldu sen jau strādā, un tur arī tai grafikā visas tās pilsētas ir, kur ir pirmkārt visas lētākās pilsētas ir tur, kur ir gāzes vispār nekad nav bijis, kur šķeldi jau vēsturiski visu laiku bijusi un kur jau tas notiekās jau ir atmaksājušies daļa no tām. Atvainojiet, jums tiešām rādījās ļoti interesantu grafiku, bet vai tur bija arī siltuma cenas? Tur bija tarifi, kur ietilpst arī sistēmas, ieskaitot ieguldītā naudu. Jā, protams, tur ir jārīt. Vai jūs esat redzējis arī Latvijā tādu grafiku, kur ir siltuma cenas, vai varētu jūs tējas pārbaudīt? Nē, es pat siltuma asociācijā neesmu neviens tāds kopēji bildi, ka tādu pašu varētu pa visām siltuma cenām. Mēs esam runājot ar kaut kādiem konkrētiem uzņēmumiem, te mēs zinām, protams, mēs viņiem palīdzam rēķināt, cik būs tā siltuma pašizmaksa un vispārējais, bet tādu kopēju bildes neesmu. Tas ir slikti, jo tā nevar salīdzināt. Jā, protams, tas nav viss. Siltuma cena, kurināmā cena reiz 0,85. Labi, varbūt sakām, paldies Ivaram. Beigās izraisījās diskusija arī, ko es arī gribēju teikt, mums jāveic šī komunikācija, lai mēs nekrītam no viena grāvja otrā. Viens stāsta, ka tur viss ir baigi labi, otrs saka, mums viss ir šausmīgi dārgi.
Bet beigās jau tas loks tā savilkās, ka mēs apmēram sākam saprast, kādā veidā būtu ilgspējīgi racionāli darboties tajā jomā. Tālāk, kas mums būtu bez mūsu dabas bagātības atjaunojumiem energoresursiem? Lūdzu, Valdis Džisters, nulles enerģijas ēku attīstīšana. Paldies par uzaicinājumu. Es pēc jau laikam tā statusā var uzstāties, tad patīkam. Nulles enerģija ēku asociācija kā pāris gadu dzīvotā nav impresīva, bet mērķis ir paskatīties, kā salikt kopā mikroģenerāciju ar zemes enerģijas patēriņu un kā tas izskatās, kāds tas produkts nākotnē veidos, izskatās, ka tirgus noteiks to, ka mēs tik ātri aizgājām pa mobīlo telefonu ceļu un mums jau tagad met pakaļ tādus, ja? Tad pakalpojums, kas būs ļoti zemes enerģijas patēriņš un mikroģenerācija kopumā, nākotnē būs kā tāds tā kā pakalpojums. Tā kā mēs mēģinām šajā virzienā skatīties. Tā, prezentācijā nepretendēju uz nekādu novitāti vai kaut kādiem lieliem pārsteigumiem. Ja?